Sinepi graudiņš, vārds katrai dienai. Gandrīz neskaitās. Šodienas rakstu vieta. Vai tu, ķēniņ Agripa, tici praviešiem? Es zinu, ka tu tici, bet Agripa sacīja Pāvilam: tu gandrīz mani pārliecini kļūt par kristieti. Pāvils atbildēja: lai Dievs dod, ka agri vai vēlu, nevien tu, bet arī visi, kas man šodien dzird, kļūtu tādi, kāds es esmu, tikai bez šīm važām. Apustuļu darbi, 26. nodaļa, 27. līdz 29. pants. Šodienas pārdomas. Kādā dienā arestēto apustuļu Pāvilu veda zemes valdnieku priekšā, lai viņš teiktu aizstāvības runu. Pāvils izklāstīja, ka sastapšanās ar Jēzu Kristu bija pārmainījusi viņa dzīvi. Lasot, varam nojaust, ka Pāvila vārdi bija aizskāruši ķēniņa Agripas sirdi. Tomēr, uzklausot vissvarīgāko vēsti par mūžīgo dzīvību, ķēniņš atteicās to pieņemt. Apzinies, ka gandrīz nešķērso finiša līniju, neesi kā ķēniņš, kurš cenšoties saglabāt zudošo statusu un bagātību, pazaudēja nezūdošo, pazaudēja mūžīgās dzīvības dāvanu. Apņemies nevilcināties, stāvot uz mūžīgās dzīvības sliekšņa. Spēr šodien savu vissvarīgāko soli, kas ievedīs tevi mūžīgā sadraudzībā ar tavu mīlošo debesu Tēvu. Šodienas lūgšana. Tēvs, piedod, ka es esmu vilcinājies. Es šodien uzticu Tev visu, kas es esmu. Piedod man manus grēkus un ienāc manā sirdī. Es ticu, ka Jēzus Kristus ir nomiris un augšām cēlies, lai dāvātu man gan mūžīgo dzīvību, gan mūžīgo sadraudzību ar Tevi. Jēzus vārdā. Āmen.